augstdaunas, apakšdaunas nebūs ļoti daudz atšķirības, jo vienkārši mēs vadīsim te mazāk laika. Atstājam ieelpā, izelpā, un ja tas ir vīrietis, jūs pat varat uz otro reizi aiztikt vairāk uz to lielu krūšu muskuli un būtu zem atslēgas kaula. Es mēģināju arī ļoti labi, viņam ļoti patīk. Bet, ja ir sievieti, tad tikai uz priekšējās deltas šeit. 2 reizes. Un neesam šeit, esam sānis. Pēc tam hop, 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 hop. Ja ir vieta, ja nav ļoti liela roka, tad arī ņēmam no apakšas un spaidam šādi. Un kādas 2 reizes vairāk nevajag. 1, 2. Un ātra mīcīšana no augšas. Atsevišķi bicepsu un tricepsu. Pie elkoņa te vienmēr ir saspringtinājums. Ņēmam plaukstas pamatni un apļojam. Jā. Papli, papli, papli. Ņemam roku aiz galva. Un mēs pirms tam vienkārši te turējam, bet viņi arī dara to pašu no šīs pozīcijas līdz pat plaukstas pamatnī. Viņu šeit paturēt. Un pēc tam uzreiz ķeramies klāt apakšdaumam. Viņi gandrīz viņu nemasē, bet mēs atstāsim to micīšanu, kāda mums bija iepriekš. Vai ar 1 roku, vai ar 2 rokām, kā kuram, vieglāk. Vai šādi, vai šādi. Bet dariet tā, ka mums saīsinājās tas laiks 2 reizes neilgāk. Visas tas izmaiņas būs pie plaukstas masāžas. Pirmais būs tas pats. Starp cipslām. Starp cipslām, jā, ar 1. Un pēc tam mēs masēsim plaukstu ne šeit, bet šeit. Jo, skaties, viena sajūta, un ja tas ir iestiepts, tā ir otra sajūta. Jā, šitā ir labāk. Es tev rādīju. Es tev arī rādīju. Efektīvāk. Tad šeit, augšpusi un hop. Un no šīs pozīcijas virzam to, tā kustībā virzās uz augšu. Un mēs virzamies uz augšu. Un kad mēs tikam līdz pirkstiem, uzreiz tā kustībā op. Un obligāti līdz pat nagiem un nedaudz iestiept. Sekundi paturam. Arī virzam uz augšu. Un hop. Tad mums būs 1. 5. 4. 2. un 3. 1. Tā īpaši būs 2 reizes. Viņš ir tā īpašs. Pēc tam tas punkts, kas mums bija iepriekš. Koncerts zakonču. Nākumu parasti. Bet tagad beidzot. Tagad es savādāk. Mēs nodarām apakaļ remontā. Jā. Нам нужна музыка, да? Может, пока не нужна, и потом. Ok. Daram to pašu. Tas jau bija. Tu šitā tagad. Jā. Ar otrā. Jā. 2. 3. Jā. Šitā varbūt pat ir vieglāk un efektīvāk, jā. No augšas, pēc tam no sāniem, un viņi dara, varat pamēģināt uz sevi ar tām pašām falangām. Jūs tikat līdz naga, pārņēmat uz naga, un viņi dara. Pamēģiniet savu. Ne? Jā, dari. No sāniem, no augšas, un pēc tam tev vajag pārņemt un jau būt uz naga. Uz naga, ne? Jā. Un dari. Jā, no naga, nevis no. Vajag profesionāli skan, tas skan tik, tik kā tieši tā skaņa, jo tā skaņa ir vairāk sajūta. Tā skaņa ir vairāk tā, kā man ir pirksti, citās, bet uz naga, jo pirms tam mēs darījām, kā mēs turām, apstādināt to asinsriti. Un šeit
gandrīz tas pats efekts, bet ātrāk un viņam patīk. Jā, viņam patīk tas ātri un tas izskatās ļoti pro, viss tā. Koncerts. Karoči. Taisim koncertu. Pēc tam vēl dziedās. Es tieši prasīju, dziedās. Tā, labi. Jā, no augšpuses, no sāniem pārņēmumi uz naga, jo ja jūs būsiet no šīs vietas, nesanāks. Hop, piriprignuli un... Jā, jo es labi domāju, ka no šeit. Jā. Es biju tur, ieraudzīju un tā, tagad saprotu. Pēc tam stiepšana, kā bija, hop, uz otro pusi. Un pats galvenais, tā asins apturēšana. Arī nedaudz nians. Strādājam ar 2 rokām. Ar vienu roku mēs fiksējam pirkstus, lai viņi būtu taisni. Jo galvenā problēma, ja cilvēkam roka ir atslabināta, būs ļoti grūti, un ja pirksti ir saliekti, ļoti grūti. Vajag ar vienu iztaisnot, maksimāli, cik mēs varam. Un ar to roku, kur ir tālāk no īkšķa, mēs sākam. Tad šeit būs šī roka, šeit būs šī roka, kur ir tālāka no cilvēka, no klienta īkšķa. Šo roku es sāku un no pirksta galiem es ļoti spēcīgi jāredz, ka paliek balts. Stumju, tiku līdz īkšķam, spēcīgi turu, šo roku paņem un no īkšķa virzu, un viņi apstādina to vēl zemāk. Šeit vēl kādi 3-4 cm zemāk. Un pēc tam vienlaicīgi es daru 3 kustības ar radītāju čučuļ pačisать, pūšu un atpuskāju vienlaicīgi. Un nevajag, es redzēju, ka tu darīji kaut ko šādu. Es visu pūtu. Jā. Principā tikai šeit, jo cilvēkam vajag sajust tieši, ka šeit tirp. Jo, pēc tam tādas skudriņas. Un principā tas ir viss. Jo ir vēl viss kaut kas, bet mums nav tik daudz laika. Vajag darīt efektīvāk, bet, Tas tikai būs uz 90, kā mums bija mazliet Tiho. Lai tie pirksti nekrīt. Principā, jā, bet, nesanāks laika. Jā. Es mēģināju nevisam patīk. Mēs arī uzfilmējām. Un to stiepšanu arī nē, ja, to kas bija, to nē, ja? Nevis kājas, bet to roku, jā. Nepietiek laika. Jā, uz 90 minūtēm tur gan tas rokas ilgst 10 minūtes, un tur var pielikt klāt vēl šādas features, šādas, kas mums bija. Bet, ja mums ir pēdu masāža un ir 5 minūtes, Kādā gadījumā, bet jau uz stundiņu nesanākšu tas, ja? Mēs te vēl noprecājāmies, ka tu forši paņem tos kauliņus un tu viņu atslābdini. Varam ielikt, bet, jā. Jā, bet viņam parāda tos, tad mēs saņem tos kauliņus un klientam atslābdini. Jo, ja mēs ņēmam šādi, tad roka ir vairāk saspringta, bet ja mēs ņēmam no šīs pozīcijas, klienti nevar saspringzināt roku. Un viņu uzreiz... Kustinu, viņš tā... Jā. Bet ja no šīs pozīcijas nebūs. Vienkārši uzreiz. Hop. Un 2-3 sekundes uztaisīšu. Tā, jā? Jā. Ko? Iegraujas. Jā? Jā. Es pat nevaru saspringzināt. Es tavus jūtu. Jā. Jā. Laiks tā kā jau. Jā. Tā bišķi pavelk un tas ir, tu tā kā, viss tā. Citiem rīktīgi tāds stīvais, ka ņem būt šitā. Ir viņiem, tas viņai tu elko. Man ļoti patīk, ka man izpurīt. Un tā kā Jā, tas palīdz atbrīvoties cilvēku. Tāpēc nevajag baigt laiku patērēt šitiem te ilgi, ja? Viņam sanāk uztaisam šodien šito, ja, kad mēs iesim. Un arī stiepšana un... Tas tik forši izstāsies. Principā viņu vienmēr dara 3 reizes,
un ar tādu vidēju spēku. Nevajag ir ļoti cist, bet vajag, lai būtu tā skaņa. Jā. Nu tā. Un vajag atslābināt savu roku, lai tā skaņa būtu. Jo, ja, nu, ir ļoti sāpīgi, ir ļoti sāpīgi, ja ar tādu durību ieskat. Nu, jā. Ievarā kauliņu, tāpa kauliņu. Jā. Ar rokām tas ir, varat mēģināt. Nu, varam uzreiz. Uzreiz, jā, pamēģinām. Tā. Izsakšamies tās mūzikas pagaidām iemētāds. Vai vajadzēja man otru to mūziku? Varbūt var